Labdien, mīļais draugs! Man atnāca iedvesma paturpināt mūsu sarunas, man ar tevi, par ceļu pie sevis. Un pavisam nesen, dažas dienas atpakaļ, viens no Latvijas garīgajiem atradējiem, Pēteris, man uzdāvināja grāmatu. Grāmata saucās Dārgakmeņu tīkls. Ja gadījumā tu, mans draugs, vēl neesi iegādājies šo grāmatu grāmatnīcās, tad ļoti iesaku, tāpēc, ka ir reti sastopama parādība, ka var atrast grāmatu, kurā rakstītie vārdi tik tuvu, intelektuāli, enerģētiski, emocionāli pārstāv lielo patiesību, ka iedarbojas praktiski uzreiz. Tas ir tā kā dievišķa amrita. Un es lasu pa diviem šiem te aforismiem, jeb apcerēm dienā, un tas ir maksimums, ko prāts var uzņemt, jo aiz katra tā vārda salikuma ir vesela Aleksandrijas biblioteka ar lielo gudrību. Es tagad nolasīšu no šīs grāmatas to, kas ir attiecināms uz 1. augustu. 1. augusts ir šodien. Vai tam, kurš ir atbrīvojies no vēlmēm, vēl paliek kaut kas, par ko domāt, vai ko teikt, vai darīt? Viņam viss notiek pats no sevis, bez piepūles un neizbēgami. Jā, ir tās teiciens grūti nepiekrist. Ne tikai grūti nepiekrist, bet ar visu savu dzīves pieredzi, ar savu esību, patību un būtību es apstiprinu, ka tas tā ir. Un tajā brīdī, kad notiek lielā atbrīvošanās, jeb kad meklētājs pazūd un viņa vietā parādās atradējs, kurš nekad nav bijis pazudis, viņam nav konkrētu pasaulīgu vēlmi. Viņš atrodas lielās zināšanas, lielās patiesības, lielās spēka, lielās žēlsirdības,